Sveicināta, mīļā interneta draudze. Un šodien Dievs mūs ir aizsūtījis uz stālo zemes Skotiju. Ļoti smuka, brīnišķīga vieta, variet apstīties. Un pat reizām vēl simtprocentīgs plāns, simtprocentīgs Dieva plāns vēl nav zināms kāpēc mēs esam šeit katrā gadījumā. Bet apmēram uz 98% viņš jau ir redzams, kāds ir Dieva plāns, un kad viņš būs pilnīgi izkristalizējies, tad mēs jums izstāstīsim to pilnīgo Dieva plāna ainu. Bet katrā gadījumā mēs esam tagad Skotijā un gribam runāt par vienotību. Kas ir vienotība? Dievs Svētais Gars man atklāja, kāda izskatās vienotība. Un es jums gribētu parādīt, kāda izskatās vienotība. Vienotība izskatās šitāda, kā dūre. Jūs redzat, visi 5 pirksti ir vienoti kopā. Vienā dūrē, un tad var kārtīgi iemaukt velnam pa viņa rindām, pa viņa leģioniem, un var ar tādu dūri vienotu, var graut vienkārši velna armijas, daudzīt viņas ārā, bet, kā jūs saprotiet, velns to saprot. Velns arī ir karavīrs, viņš saprot, kad, ja ir šitāda dūre, un Dievam ir ļoti daudz armijas, tādas, Dieva armijas, svētā gara armijas, ko viņš gatavo, lai sūtītu un sagrautu velna plānus, kā jūs saprotiet. Un katrai armijai ir komandieris, un arī tam komandierim ir atkal bišķiņ zemākas pakāpes komandieris, kas ir pakļauts, tādā veidā iet tajā visā pasākumā. Un tāpēc, ko dara velns? Viņš interesanti, ka nesit uzreizām pa komandieri, jo komandieri Dievs ir nolicis šajā vietā. Redziet, ja komandieri noloka nost, tad tik un tā iebelst sanāk diezgan spēcīgi. Un tāpēc velns parasti mēģina atlocīt kādu citu no šitiem te. Viņš var atlocīt šito pirkstu un paprovējiet tagad iesist velnam. Jums nesanāks. Vai nu arī sanāks sitiens ļoti nekvalitīvs tādu, ko velns nejutīs. Velns var atlocīt arī šito pirkstu, un jūs arī nevarēsiet iesist kārtīgi kvalitīvu, vai šito, jeb šito. Saprotiet, kas ir pa lietu. Jeb nu vēl atlocīs divus, tas ir vēl trakāk. Un tādā veidā velns jauc Dieva plānu, jaucot, sabojājot vienkārši iekšienē. Dieva armijas iekšienē sabojājot to visu vienotību. Un līdz ar to, kamēr mēs te visu laiku ņemamies ar vienu pirkstu, atlokās otrs, tad nolokam šitu, atkal atlokās tas, atlokās šitas, un mēs tikai vien ar to nodarbojamies, kā lokam vienu pirkstu, otru, trešo, un ceturto, un piekto un sesto. Un nekādīgi nevaram to melnam iešaut pa muti ritīgi. Sanāk ritīgas problēmas, godīgi sakot. Un godīgi sakot, sanāk tāda kaušanās savā starpā. Draudzi starp draudzi, konfesija starp konfesiju, iekšā mācītājs starp draudzes locekli, loceklis pret mācītāju. Un vēlam ir ļoti veiksmīgi izdevies uztaisīt kautiņu iekšienē. Un ko man Svētais Gars pateica? Svarīgi ir, jo tam, kas ir galvenais, ko Dievs ir iecēlis par galveno, viņš ir parādījis viņam plānu. Galvenam Dievs ir iedevis plānu, kā darboties. Un, ja tavs plāns nesaskan ar galvenā plānu, tad tu tajā komandā esi šitas, jeb nu šitas, jeb nu šitas, jeb nu tas. Un tāpēc, ja tu esi šitas, ne tas, tu nevari pats normāli sakarīgi darboties, un tu arī neļauj vadītājiem normāli sakarīgi darboties. Tāpēc, ko es tev ieteiktu? Ja tu jūti, ka tu nepiekrīti mācītājiem kaut kādos jautājumos, vai arī kaut kādam savam vadītājam, tu jūti, ka nav kaut kas ritīgi, ka tu nepiekrīti, tad lūdz Dievu, lai Dievs vienkārši tevi pieliek pie mācītāja redzējuma, lai viņš atklāj tev mācītāja redzējumu, lai tu būtu vienā prātā ar šo mācītāju. Bet, ja Dievs tev neatklāja šī mācītāja redzējuma vai šī vadītāja redzējuma, iespējams, ka Dievs tev grib redzēt citā komandā, ka tu tur esi, kā saka, kā skabarga dibenā vienkārši. Un Dievs tev grib redzēt citā komandā vienkārši. Un viņš tev nerāda tā te vadītāji, tāpēc, ka tu esi tieši citas komandas domāts. Un līdz to lūdz Dievu tad, lai Dievs tev pievieno pie tādas komandas, kur tu varētu būt nevis šitas vai šitas, bet kur tu varētu būt vienots tāds hajā! Un tāpēc lūdz Dievu, lai viņš tev parāda tādu komandu, kur tu varētu iedrēties iekšā, kur tu varētu darboties. Iespējams, ka Dievs tev pašu grib izveidot pa vadītāju. Saproti? Un tāpēc lūdz Dievu. Un galvenais neesi šitas. Vai šitas, jeb šitas.
Bet jābūt ir šitā kopā, un tad var ritīgi iemaukt pārviju pa velnu leģioniem. Tā kā tiešām, mīļie draudzes locekļi, man tāds prieks ir, godīgi sakot, jūs redzēt visus. Un es jūs ļoti mīlu. Un arī mācītājs Armands Vits, jūs arī ļoti mīlu. Lai Dievs jūs svētī uz redzēšanos.